Un tad mēs ar kursa biedreni, es domājam, ka mēs varētu taisīt žurnālu tādu kā Ārzemēs. Tas, kas ir palicis no tā laika, es domāju, tas trakums. Ja tu aizdedzies pa ideju, tad īstenībā tu vari visu. Mēs skatāmies visu ar aizrautību basketbolu vai hokeju, bet vai mēs esam gatavi ieguldīt savā ikdienas darbā tikpat daudz, cik Kristaps Porziņš iegulda savos treniņos. Un tās ir visas tādas ilūzijas gan par naudu, gan par nestrādāšanu un atpūtu, ka tad tā būs tā laimes dzīve. Nē, es uzskatu, ka tā laime ir tajā, ka tu savām rokām vai ar savu talantu vai ar savu darbu vari sasniegt gandarījumu. Tad, ja tu esi kvalitatīvs, tad tu jau agrāk vai vēlāk esi pirmais. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Izlaušanās ar Gunda Grozi. Šodien pie manis šeit, Biznesa Gardena Rīga viesmīlīgajās telpās, viesos izdevēji, izdevniecības žurnāls Santa dibinātāja un uzņēmējas Santa Anča. Sveiki, Santa, prieks tev satikt. Sveiki, Gunda, sen neesam tikušās. Neesam tikušās dažus gadus, bet pirms tam daudzus gadus strādājam kopā. Jā. Tu man uzticēji vadīt vairākus žurnālus savā izdevniecībā, atslēgas žurnāls, varētu teikt, Ieva un Santa. Un tā ir bijusi liela pieredze. Paldies tev par to. Jā, es gan vairāk atceros, kā tu sāki strādāt klubā. Man jau būtu grūti nosaukt visas tavas darbvietas, bet protams, ka es atceros arī Santu un Šeipu, taču tur bija. Jā, Šeipa arī bija. Jā. Pie kluba laikiem mēs vēl pakavēsimies. Es tomēr gribēju sākt ar to Santu, kura ierodas Rīgā ar sapni par savu žurnālu. Tas tātad ir vairāk kā pirms 30 gadiem. Tas ir īsti izlaušanās stāsts. Mums tāda vispār gandrīz ir ļoti maz, vai nemaz, gandrīz tavs ir vienīgais tāds tik spilgts, kad meitene ar savu sapni ierodās lielpilsētā un grib izdot savu žurnālu tādos laikos, kad vispār nav saprotams, kāda būs Latvijas valsts nākotne. Kas tev ir palicis no šīs Santas šodien? Pirmkārt, es gribu teikt, ka es neierados Rīgā, lai izveidot savu žurnālu. Man literatūras skolotāja teica, ka man padodas sacerējumi un ka tajā ir kaut kas mazliet vairāk, kā latviešu valodas skolotājai būtu nepieciešams, jo es nāku no Liepājas, un Liepājā, protams, bija Liepājas universitāte, kur varēja iegūt augstāko izglītību. Un es viņus mudinātu aizgāju žurnālistiem. Un tajos laikos tur nebija, es zināju, ka es esmu no Liepājas, toreiz bija vēl sadalas pēdējie gadi un nebija nekādas cerības palikt Rīgā un strādāt. Un es domāju, ka man būs jāatgriežās Liepājā, bet tad mainījās politiskā iekārta un bija tā iespēja, un tikai tad man radās beidzot universitāte doma par savu žurnālu, un tas vairāk bija nevis tāpēc, ka es gribētu taisīt savu žurnālu vai kļūt turīga sieviete, tas vairāk bija par to, ka man ļoti svarīgi vienmēr ir bijuši draugi, un es negribēju pazaudēt tos draugus, ko es esmu ieguvusi studiju laikā Rīgā. Un es sapratu, ka es atgriezīšos Liepājā, man viss tā kā dzīve būs jāsāk no jauna. Un tad mēs ar kursa biedreni izdomājām, ka mēs varētu taisīt žurnālu, jo tāds bija laiks, kad cilvēki sāka strādāt savos privātajos kooperatīvos, šūt džinsus, jakas un džinsus. Mēs to nemācējām darīt. Mēs izdomājām, ka mēs varētu taisīt žurnālu tādu kā Ārzemēs. Tas, kas ir palicis no tā laika, es domāju, ka man daudz kas ir palicis. Tas trakums, kad tu tā kā aizdedzies, ja tu aizdedzies pa ideju, tad īstenībā tu vari visu. Man gan tas mīs ir tagad arvien vairāk ar tādiem skumju periodiem, bet
tas, ka tu izdomā, un ja tu pats sev pasaki, es to izdarīšu, nu, tad tu vari izdarīt. Tāpat es pēc izdevniecības varējām uztaisīt viesnīcu. Pagājuši gadu pilnīgi neprātīgs pasākums bija īsfilmas filmēšana. Nu, tā. Tā kā es domāju, ka tas ir saglabājies, ka tas jau ir kaut kas tāda raksturā, kad, nu, nekas nav pa grūtu, ja tā ir tava ideja. Business Garden Rīga ir starptautiska attīstītāja Vastint veidots biroju komplekss, kur apvienojot funkcionāls un ilgtspējīgus risinājums, ir radīta augstvērtīga, komfortabla un iedvesmojoša vide darbam. Stratēģiska atrašanās vieta ar ātri un ērti sasniedzamu lidostu un Rīgas vēsturisko centru. Kompleksa pirmās kārtas ēkas ir saņēmušas LEED Platinum un vēl certifikātus. Pirmos Latvijā. Tātad mans jautājums, vai bija mērķis radīt savu impēriju, savu biznesu, absolūti neatbilst, tā bija vēlme radīt savu pasauli. Jā, drīzāk tā varētu teikt, jo es domāju, ka mums daudziem cilvēkiem, un tīpaši tagad, kad tu šodien skaties, kā attīstās jaunieši un kā attīstās visas tās kopienas, mēs jau katrs meklējam kaut kādu savu domu biedru pulciņu, caur kuru palīdzību mēs varam sarunāties ar pasauli. Jo pasauli, kā mēs zinām, nevienmēr tev akceptē. Un es domāju, ka izdevniecība žurnāls Santa man arī bija tāds veids, kā es varēju sarunāties ar pasauli. Un tas ir veiksmes stāsts tajā apstākļā, kad tad mainījās visa mūsu valsts iekārta, un mēs bijām pirmie. Un es domāju, ka tam arī ir liela nozīme tam laikam. Šobrīd, es nezinu, vai tas droši vien tas neizdotos vairs uztaisīt jaunu mēdīju impēriju no nulles. Jā, bet saproti, visos laikos ir savas iespējas, un tad pat, kad kāds mēģina, saka, tā gan ir pilnīgi dulla meitene. Un Viesturs Kozielis tevi atcerās, kā to dullo meiteni, kas meklēja atbalstītājus, ar savu ideju staigāja pa Rīgu. Jā, un it kā varētu domāt, ka absolūti nebija piemērots laiks, bet tikai pēc laika var secināt, ka tas bija tieši īstais laiks. Nu jā, zini, mums tagad Villā notiek tādas ķermeņa brīvdienas, un arī bija atbraukusi mana viena vienaudze ja nemaldos, no Jēkabpils, un viņa teica, es gribēju paskatīties uz tevi, jo mēs taču esam vienaudzes, un kāpēc, ar ko tad tu esi savādāk, kāpēc tev izdodas, un, piemēram, tik daudziem nav izdevies. Es nezinu, es šo jautājumu nevaru atbildēt. Man liekas, ka tas tad ir jāskatās kādam cilvēkam no malas, kāpēc tev visu laiku ir nemiers ar pastāvošo dzīvi. Manī tas ir iekšā, es domāju, tas ir kaut kāds ģenētisks mantojums, un tas ir gan spožums, gan posts, jo varētu jau tā mierīgi dzīvot, bet gribas visu laiku kaut ko jaunu piedzīvot. Jaunu radīt. Gribas to dzīvi pārvērst tādā piedzīvojumā, kas ir atkarīgs īstenībā laikam no emocijām. Es domāju, ka es esmu atkarīga no emocijām, un vienmēr, tad, kad tu kaut ko jaunu radi, tev liekas, ka tu esi dzīvs, un tevī rodas jaunas emocijas. Bet tas posts, ja paskatāmies, ko tu ar to domā, tās ir problēmas, negulētas naktis. Kas tas ir? Skaidrs, negulētas naktis, tas ir pilnīgi skaidrs, un miega problēmas tas arī ir. Bet tas, kad tev liekas, ka vajadzētu beidzot nomierināties un izbaudīt, šo tējas krāsu, nevis domāt, ko es vēl varētu tur ārpusē pasaulē izdarīt, ko es vēl neesmu piedzīvojusi un ko,
Es radījusi. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri tur, brauc mācās ar motociklu, tad mācās tur lekt ar izpletņiem un tā tālāk, bet man tieši patīk tas radīšanas process, ka tu no nulles vari kaut ko izveidot. Un tas man dod vislielāko prieku. Jā, starp citu, es tev nevaru iedomāties, ka tu brauktu pusgadu kaut kur ar jahtu un fotografētu sevi saulrietos, ka vienmēr vajag to draivu, dzinuli un atkal paņemt jaunu izaicinājumu. Jā, un tas posts ir tas, ka tas viss jau jāuzņem tavam ķermenim un tavai nervu sistēmai. Un tad tev dažreiz liekas, kāpēc tev to vispār vajag. Bet tad atkal tev sāk likties, ka tu neesi dzīva. Tas ir tāds aburtais loks. Tu pats sevi izaicini un pats no tā nogursti. Bet viena lieta ir visu laiku mesties ugunī un mēģināt radīt kaut ko no jauna, bet pavisam kaut kas cits tomēr ir bizness, kas ir veiksmīgs, kas nes augļus, rada darba vietas, un tā ir sistēma. Un tas ir jāizveido. Droši tevi nopūta. Nē, bet es jau pirmkārt neesmu viena. Man ir, kas arī ir īstenībā veiksmes stāsts, es domāju, tādā Latvijas biznesā, kad mēs esam kopā ar Iveru Zariņu, kurš ir mans partneris visus šos gadus. Jo, kā mēs zinām, mēs neesam ģimene un mēs neesam mīļākie. Un, kā mēs zinām, šāda komplektācija agrāk vai vēlāk viņa bieži vien sabrūk, jo katram cilvēkam ir savi mērķi un savas intereses un mainās arī dzīves. Bet, Ivers jau ir tas, kas vairāk stabilizē un tieši domātās matemātiskās sistēmas. Bet es tik un tā kā tu man jautāji, vai es esmu uzņēmēja? Es domāju, ka es esmu uzņēmēja tādā aspektā, kad es neko negribu darīt, ja es neredzu tam rezultātu, kas rezultējās tomēr ienākumos. Jo man liekas, tādā dziļākā būtībā, ja tu ražo produktu, par kuru cilvēki nav gatavi maksāt, tad viņiem to nevajag. Un man ir grūti ar to sadzīvot, ja cilvēkam to, ko tu dari, ja viņam tas nav vajadzīgs. Un tādā ziņā es esmu lepna, kad par mūsu žurnāliem cilvēki balso ar savu naudu, un tās abonēšanas vienmēr kampaņas ir kaut kas līdzīgs vēlēšanām, bet vēlēšanām cilvēki, tur nevienam par to nav jāmaksā, bet viņi balso par produktu ar naudu. Un tas man liekas ļoti vērtīgi. Un man negribas ražot produktu, par ko cilvēks nav gatavs maksāt, jo tas nozīmē, ka viņam tas nav vajadzīgs. Tā ir visgodīgākā spēle. Jā. Bet tomēr biznesa lēmumi, kā tu esi norentējusies, lai saprastu, kas ir tas pareizais lēmums šai gadījumā? Vai lielā mērā tu balsties uz intuīciju un savu iekšējo sajūtu? Jo es nezinu, ka tu ietu pie coachiem vai konsultantiem vai lasītu biznesa grāmatas ar dažādiem padomiem. Jā, es to nedaru. Es nezinu, vai tas jau nav arī nemaz, to nav jālepojās. Varbūt vajadzētu iet un kaut kādā ziņā atsvaidzināt tādas savas sajūtas par pasauli un arī par biznesa tādām tendencēm. Bet jā, es ļoti uzticos tādai savai intuīcijai. Tā tas ir. Un tā intuīcija man kaut kā nav pievīlusi. Un vēl viena būtiska lieta, tu jau nevar uztaisīt nevienu biznesu bez cilvēkiem. Un to gan es arī uzskatu par tādu, zinām, savu talantu, ka es sajūtu cilvēkus. Tas arī, manuprāt, nāk mazliet tā kā varbūt no manas bērnības, jo mums bija liela sēta, kurā mēs bijām kopā vasarā kaut kādi 30 cilvēki, un mēs visi kopā, atšķirībā no mūsdienām, kur visi sēž telefonos, mēs visi tur, mums visiem bija jāsadzīvo. Un tu
ļoti kaut kā iepazina tos cilvēkus. Un pēc tam žurnālistika, kas ir tikai un vienīgi cilvēku iepazīšana, un tas ļoti palīdz arī tajā biznesa attīstībā, jo tu tā kā sajūti, kurš būs tas cilvēks, kurš tev kurā mirklī ir nepieciešams. Un es tiešām varu uzskatīt, ka es neesmu vīlusies cilvēkos. Ļoti daudz mūsdienās saka, ka viņi vīlušies cilvēkos. Es tiešām uzskatu, ka es līdz šim, lai Dievs man stāv klāt, neesmu vīlusies cilvēkos, ar kuriem es esmu nonākusi kaut kādās attiecībās. Ilgtermiņa ceļš. Jā. Tur ir uz divām pusēm tā jušana. Viens ir uz produktiem, arī intuitīvi, jo to nevar izmērīt, jo teorētiski varētu nošpikot produktu, bet ja tas ir uz sajūtu balstīts, grūti nošpikot, nokopēt. Un otrs uz darbiniekiem arī tas pats. Nē, tagad jau ir daudz sarežģītāk tā mēdīja vide. Tad, kad mēs sākām, tad jau tu aptuveni tā kā saprati, un visi tie cilvēku tā kā sabiedrība, mēs bijām daudz vienotāki, mums bija vienādi tie mērķi, mēs nācām no vienādiem tā kā slāņiem. Tagad jau tas viss ir ļoti sadalījies, un nav vairs ne tāda viena latviešu sieviete, ne tāds viens latviešu cilvēks. Un tagad tas viss ir sadrumstalots un daudz grūtāk. Bet jā, tu kaut kā, tad, kad mēs taisījām tos produktus, tad tas bija vienkāršāk, tu varēji sajust to auditoriju. Un vēl arī latviešiem tomēr ir ļoti labi, kad ir tā diezgan liela inerce, un mēs esam diezgan tomēr tādi pastāvīgi cilvēki, un tad, ja Santu ir lasījusi mamma, tad liela varbūtība, ka Santu lasīs arī meita, un tā ir tā pārmantojamība. Bet tagad jau viss digitalizēs, mums arī savs portāls, un tagad, protams, tas atkal viss mainās, un digitālās zināšanas man nav, un tad mēs arī šobrīd tiešām mainām direktoru. Mums nāk strādāt Konstantīns Kuzikovs no Delfiem, kas bija valdes priekšsēdētājs. Tad viņš varēs pierādīt, kā mūsu saturu vai cilvēki ir gatavi arī par to maksāt digitāli. Jauns laikmets izdevniecība. Nē, laikmets, jā, mums jau tas portāls jau pastāv jau, manuprāt, pietiekami ilgi, jā, bet tādā ziņā, kā tāds izrāviens, mēs to gaidām no Konstantīna. Jā, būs interesanti vērot. Zīmols Ahmata piedāvā vairāk nekā 100 dažādu veidu tējas. Katrai gaumei un noskaņai. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Tā ir īstā angļu tēja Ahmata. Tev izdevās piedzīvot to laiku, kad mēs tiešām visi lasījām vienus izdevumus un zinājām, kas bija tajā lielajā intervijā, plus mīnus visi. Bijām vienā informācijas laikā. Un tagad ir tā pasaule sadalīsies par burbuļiem, un tie burbuļi jau sāk veidoties no tā brīža, kad mēs sākām katrs dzīvot savā telefonā. Tas faktiski ir iezīmējis tās laikmeta lielās pārmaiņas. Kad tu tagad skaties, visi sēž telefonos. Tad tas ir tas burbulis, kurā tu sēdi katrs. Es domāju, ka tu ļoti spēcīgi to sajūti atkal ar savu to intuitīvo sajūtu, ka ir grūti apvienot cilvēkus. Un kad mēs katrs kaut kā atšķiramies, runājam citā valodā. Nē, tā jau tas ir. Bet tie ir kādi pēdējie 15 gadi? Tu domā, kad sēž telefonā? Vai... Jā, kad sēž telefonā un sāk jau pamazām atdalīties katrs savos burbuļos. Nē, tā jau... Man tā gados ir grūti pateikt. Es domāju, ka milzīgs tas bija arī tas izolācijas laiks tajā Covidā, jo paskaties arī pēc Covidā ļoti uzplauka maksas saturs internetā. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks
arvien vairāk laika pavada tajā digitālajos mēdījos un tā. Bet mēs jau vēl te tā pieticīgi dzīvojam. Jau, kad mēs braucām uz izdevēju kongresiem, tad īstenībā to jau runāja jau rietumos pirms 15 un 20 gadiem. Un tie ir pilnīgi citi cilvēki, kas lasa drukāto presi un citi, kas kaut ko lasa internetā. Un tas jau arī nav noslēpums, ka vislielāko mēdījus īstenībā mums jau ir grūti tagad mēdījis uzņēma vislielākos cirtienu no visas šīs, vēl e-komercija no visas šī pārmaiņu laika, jo cilvēki jau vispār vairs negrib lasīt. Viņi noskrolē tās savus draugu Facebook ziņas vai Instagram un viņiem pietiek. Viņi jau vairs viņiem pat īsti nevajag to informāciju ne par politiku, ne par, rožu audzēšanu, neko. Viņi paskatās, kā Pētrīts audzē rozes, kā Intiņu, un viņam viss ir skaidrs. Bet arī bezmaiņos gados cilvēki mēra skatījumos, auditorijās, lai gan tas laiks, ko mēs pavadam ierīcē un telefonā, ir pavisam citas kvalitātes laiks nekā, piemēram, lasot žurnālu vai grāmatu. Tā koncentrēšanās un cik ļoti tu esi iekšā tajā saturā, to vispār nevar salīdzināt. Tas būtu tāpat kā mērīt, kā tu jūties koncerta laikā vai teātra izrādes laikā, vai kā tu jūties, kad tu skrolē telefonu. Skrolē telefonu ļoti pavirši. Jā, bet es kaut kā nedomāju, ka arī es varu kādu pārliecināt. Es domāju, ka katrs cilvēks dzīvo savu dzīvi, un katrs izdara tās savas izvēles. Un viņš izdara izvēli tāpat, vai viņš strādās, vai viņš mācīsies, tāpat viņš izdara izvēli, vai viņam pietiks ar Facebook ziņām, vai viņš gribēs kaut ko lasīt un padziļinātāk sev pētīt. Un arī, tas jau tagad viss saka, ka jaunie cilvēki arī pasauli uztver daudz vizuālāk un nelasa un tādu. Tas, kas ir apdraudējums, es domāju, tas ir latviešu valodas apdraudējums. Un tas tiešām ir bīstami. Ja mēs kādreiz uztraucāmies par krievu valodu, tagad, man liekas, angļu valoda ir daudz lielāks apdraudējums. Un tas, kā jaunie cilvēki nemāk rakstīt, nemāk arī rakstīt e-pastus, nerunājam tur par sacerējumiem vai rakstiem, bet nemāk rakstīt e-pastus latviešu valodā. Tas man liekas ir vēl trakāk nekā, ka viņi nelasa žurnālus. Jā, es nesen šķirstīju 2007. gada Santu ar Vairu Vīķu Freibergu uz vāka, un bija tā interesanti ar šīs dienas acīm šķirstīt tā laika žurnālu. Pilnīgi tāds tā kā augstākais punkts, tik daudz reklāmu, tik daudz satura. Un laikam tas arī bija tas trekno gadu pīķis, jo jums toreiz arī viens pēc otra nāca jauni izdevumi. Es pati pievienojos izdevniecībai ap to laiku, un es atceros klubā, kad visu laiku bija uzaicinājumi. Tad Vincentā notiek tas, Hansa bankas pasākums tāds, ceļojums uz turieni, un tu vispār tev liekas, ka tā ir kaut kāda leiputrī, tā nav žurnālistika. Visu laiku kaut kādas iespējas, un tad nebeidzami tā kā, pa krējumu dzīvojām. Pēc tam sekoja krīze, protams, bet kā tu atceries šos treknos gadus? Nē, zini, kā es kaut kā, man nav arī tāda nostalģija. Teiksim tā, ja tu runā par mani personīgi, tad es uzskatu tā, ka tas viss ir skaisti, bet mans uzdevums ir nepadoties, un ja toreiz Air Baltica man aicināja lidot, un tagad viņš vairs viņš to vairs nedara, tad tagad man ir jābūt nopelnītāji naudai, lai es pati varu aizlidot uz turieni, kur es gribu, un redzēt to, ko es gribu. Ja tu pa mani personīgi runā par to, ka kādreiz žurnālistikai bija lielāks prestižs, jā, tā tas bija. Un protams, ka man ir žēl, ka cilvēki negrib iedziļināties informācijā, bet es saprotu, ka
kad ir informācijas kanāli daudz savādāki. Ja tu gribi tagad iestādīt rozes, tad tu ievadi mākslīgā intelektā vai Googlē, un tev iznāk vesela informācija par rozēm. Jautājums ir tieši mans personīgais jautājums, kā mans uzņēmums tam visam spēja pielāgoties, un tev ir atbildība par tiem cilvēkiem, kas tev strādā, ja tur 100 cilvēki, ko tu viņiem piedāvās un kāda būs viņa nākotne. Es īstenībā neuzskatu, ka es varu tur moralizēt vai kā. Tev ir jābūt pietiekami aktīvam un atraktīvam un loģiski domājušam, lai tu pieņemtu dzīvi tādu, kāda viņa ir. Un neskumt ne pa pagātni un nebaidītos no nākotnes, lai tu būtu adekvāts šinī brīdī. Tā ir tava formula, jā. Un tad ir atkal tas trekno gadu krīzes mirklis, kad ļoti daudz izdevniecības vispār zaudēja pamatu zem kājām, dažas arī nogrima. Izdevniecības žurnāls Santa ļoti strādāja pie tā, lai saglabātu savu līderu pozīciju tirgu, un jums arī bija grūti lēmumi toreiz jāpieņem. Kā tu atceries to laiku, kad, principā, tev jācīnās, lai saglabātu esošo. Un tu esi viena, tā kā kapteinis. Nē, pirmkārt, es neesmu viena, otrkārt man ir Ivars, un treškārt mums ir arī, tur Māris Ančs un finanses direktors un tā tālāk. Ja tu ej biznesā, ja tu uzņemies atbildību, vienalga, vai tas ir bizness, vai tā ir jebkura atbildība, tev ir jārēķinās, ka tev ir jāatbild par to, ko tu esi izveidojis, un tā, un tev ir jāpieņem arī grūti lēmumi. Ja tu man prasi, kā es tādos mirkļos jūtos, tad es vienmēr domāju to, ka tas ir līdzīgi, kā, ja tu esi iemests okeānā, piemēram, un tev ir tas glābšanas riņķis, un tev tagad mēģina daudz cilvēku piepeldēt klāt un pieķerties pie tavu glābšanas riņķu. Un tad ir jautājums, vai tu atbrīvosies no tiem cilvēkiem, vai tu nogrims kopā ar viņiem. Un, ja tu runā par to krīzi, jā, tā daudziem uzņēmējiem bija krīze, bija jāatbrīvojās arī no daudziem cilvēkiem. Mums tas nebija tik liels skaits, bet jā, tādi ir tie lēmumi. Tad, vai tu nogrimst ar visu savu pili, vai tev jācenšas izdzīvot. Tas atkal ir, tu esi uzņēmies atbildību. Tev tas jādara. Tu nevari padoties. Tu pieņem nepatīkams lēmums, jo tu nevari padoties. Respektīvi, emocijas noliekam malā, nekrītam histērijā, bet racionāli izsveram, kā mēs varam izdzīvot. Jā. Tā tas ir, jā. Augšas un lejas. Un viens otram blakus ļoti tuvu. Tu domā sirds un prāts? Gan emocijas sirds un prāts, gan arī loģika? Pēkšņi ir tā leiputrija treknie gadi, kad viss notiek un liekas, kur vēl labāk. Un pēkšņi ir jādomā par izdzīvošanu, jāpieņem nepopulāru lēmumu. Tas var tā kā... Nē, tu zini, es tādās kategorijās, es tādās kategorijās nedomāju. Es domāju, dzīve ir tāda. Zini kā, tev nevajag tad, kad tev ir labi, tev nevajag baigi sadomāties, ka viss ir labi. Un tad, kad tev ir slikti, tad atkal nevajag krist histērijā, ka tev ir slikti. Un ja tu runā, piemēram, par tādā ziņā daudz nopietnāk jau bija, piemēram, šis Covid, kas tev apstādina arī, un mums bija viesnīca un tā. Bet man tajos mirkļos tieši rodas tāds kā azarts. Man labāk patīk nevis komforts, bet man tiešām labāk patīk šie izaicinājumi, jo tas tev liek sasparoties un liek kustēties un domāt. Un arī, piemēram, mēs viesnīcu aiztaisījām visu Covid laikā tikai vienu mēnesi uz Ziemassvētkiem ciet, un mēs meklējām mājas piegādes, mēs nesām ēdienu uz numuriņiem un tā, tu nepadodies. Runājot par izskatu, mēs lielu lomu piešķiram skaistumkopšanai, taču nenoliedzami nozīme ir arī uzturam. Par to vairāk pastāstīs speciālists.
labi izskatītos, ir labi jājūtās, un lai labi justos, ir pareizi jāēd. Izskats, principā tas ārējais, ko mēs redzam, atspoguļo mūsu iekšējo veselību. Ir divas pozīcijas, pie kā ar to strādāja. Viens ir prebiotiks. Prebiotiks pabaros mūsu labās baktērijas, parūpēsies par to, lai lieki toksīni nenonāk mūsu organismā iekšā. Sakārtos gremošanas traktu kā tādu, un to, ko mēs apēdīsim, mēs varēsim absorbēt tās nepieciešamās uzturvielas, kas mums ir nepieciešams. Un otra pozīcija, kas bieži pietrūks, kur arī otrs produkts, OBV prot, kas ir proteīns ar prebiotikām, ja cilvēkiem bieži trūkst pilnvērtīgs olbaltums, ja mēs to neuzņemam, vienkārši mūsu ādas šūnas nevar pilnvērtīgi uzsintezēt kolagēnu, piemēram, kas ir ļoti nepieciešams. Tur ir elastīns, kolagēns un viss. Un, principā, skaistums ir tad, kad nav deficīti, ka cilvēks uztura puses, bet, protams, tur ir kustība, tur ir miegs, tas ir multifaktoriāls kopums, bet uzņemam to, kas mums ir nepieciešams, uzņemam dažādi pilnvērtīgi pabarojam labās baktērijas. Viss kopums pateiks mums lielu paldies, un to paldies mēs redzēsim spogulī. Āda un mikrobioms ir pirmais. Īstenībā, kā klīnisku uzturu speciālists strādājot dermatoloģijas klinikā, es sastapos ar mikrobiomu zinātni. Tas ir kāds 2016. 17. gads, un tur nāca dažādi. Tad ir eliminācija, tad jāizslēdz ir tas, tad jāizslēdz ir tas, bet tu skaties un pareizi tur trūks tas, tu pielabo, un tu kaut kā sāc redzēt, kad un kaut kā uzgāja tā lieta, zarnu ādas asa, gut skin axis, un jo mums uz ādas jau arī baktērijas ir. Jo īstenībā iedala, ir mikrobioms viss kopums. Tas ir gan viss tā dzīvība, gala produkti, vielmaiņa, viss tas ģenētiskais kopums, bet mikrobiota ir jau tas mikroorganismu daudzums kādā specifiskā vietā. Zarnas, āda, un īstenībā viņas savā starpā komunicē. Bet zarnās tas daudzums ir vislielākais un sakārto šeit, un tā hipotēze ir, kad viņas visu laiku mainās un uzlabojās arī tur no ārienes tas baktēriju kompozīcija. Un otrs, sakārtojot zarnās, vienkāršā valodā tas, ka lieki toksīni nenonāk mūsu organismā, pēc tam asinsritē un aiziet uz perifēriju, uz ādām, kur tie toksīni principā rada iekaisu, un vai tas būs pie aknes tur tauku dziedzerīts, vai tas jau ir autoimūns kāds izpausmes, tur psoriāze, rozācija, kas ir tie autoimūni, citi mehānismi dažādi, bet tas kvadrāts saknīte būtu vienāda, bet tie pētniecība un arī tā kliniskā pieredze norāda uz to, kad sakārtojam šeit, sakārtojās tur. Un tie lielākie veiksmes stāsti ir jaunieši pašam bija akne pusauģu gados, un ir būt sturu, mēģināts ir tas, ir mēģināts tas, un nepāriet. Lietojam prebiotiku, lietojam prīmu, pamazām sākam piedomāt pie tā uztura, un samazinās, un paliek mazāk. Un tas ir tāds, kad saņem liels paldies no mamām, kad beidzot ir, tad tas ir sirds staro. Iepazīstaties Primo produkti jūsu veselībai, skaistumam un vispārējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. Primo Biotika un OBV Prot ir lielisks palīgs skaistuma un veselības uzturēšanai, jo produktu lietošana palīdz novērst gremošanas traucējumus, stiprina imunitāti, palielina enerģiju, veicina kolagēna veidošanos un mazina kāri pēc cukura. Primo Biotika prebiotikas ir barība mūsu labajām baktērijām. Tās pamatā ir šķīstošas šķiedravielas, kas stiprina imunitāti, palīdz novērst gremošanas traucējumus, atvieglo vēdera pūšanos, uzlabo ādas veselību un minerālvielu uzsūkšanos, kā arī mazina tieksmi pēc cukura. OBV Prot olbaltumvielas plus prebiotikas ir proteīns ar augstu uzsūkšanās spēju, tīrs visaugstākās kvalitātes piena olbaltumvielu un diētisko šķiedrvielu maisījums. Produkts rada sāta sajūtu, palielina enerģiju, veicina kolagēna veidošanos un ātrāku atvesaļošanos, kā arī pātrina muskuļu veidošanos.
Jā, un tas tavs lēmums ļoti ilgus gadus bija arī izdevniecībā kā vadītāja, arī pie ikdienas darbiem, un tad tomēr nogāja nostāk. Pēc tam arī žurnāla Santa nogāja nostāk. Jā. Tie lēmumi bija saistīti ar to, ka mainās mediju vide, vai tomēr tas bija vairāk personiski, ka žurnāls un izdevniecība nav visa man dzīve, es gribu kaut ko vairāk un kaut ko citu? Nē, es nezinu, vai es gribu kaut ko vairāk. Tas drīzāk ir, katram cilvēkam jau ir šie brīži, kad viņam liekas, vai tiešām tas viss ir viss, ko es varu, un ka tu gribi kaut ko pamēģināt. Un ja mēs runājam par tādiem zaudējumiem, tad daudz vairāk nekā 2009. gadu 8. krīze man ietekmē tas, ka mēs Krājbankā pazaudējam naudu, kaut gan tā tieši ir tāda, ja mēs runājam par intuīciju, tad tā ir intuīcijas problēma, un tas, to vajadzēja tā kā saprast un zināt, un tad mēs zaudējam naudu, un tu vienkārši saproti, ka tu esi tādā virpulī, ka tev liekas, ka tu tikai tagad taisi tos žurnālus 1, 2, 3 un tā, un mums ir 15 žurnāli, un visi tur ir līderi savās tirgus nišās, un tu uztraucies par viņiem visiem, un tad tu saproti, ka vienā brīdī tu tā kā vari pazaudēt. Pat neatkarīgi no sevis tu vari pazaudēt, un tad ir jautājums, tad tev liekas, jā, tad kāpēc es tā skrienu. Un tad man likās, tad es darīšu kaut ko tādu mazāku, intīmāku, mēs uztaisīsim viesnīcu, un es ar tiem pašiem cilvēkiem, ar ko es satiekos caur žurnāla lapusēm, es varēšu personīgi satikties, jo viņi brauks pie manis ciemos un tā. Bet tā arī ir tāda ilūzija. Tu vari to mainīt, tu vari mainīt tās nodarbošanās vietas, bet īstenībā tev un tās sfēras, bet tik un tā, tev ir jāspēj sadarboties ar cilvēkiem, un tik un tā tās, kā man kādreiz Juris Binde, LMT prezidents, teica, mūsu lielākā problēma ir mūsu darbinieki, un mūsu lielākā problēma ir mūsu klienti. Un tā tas būtībā ir, ka, jebkurā sfērā tev atkal ir jāsadarbojās ar tiem cilvēkiem, un tas kļūst ar vien grūtāk. Jo cilvēkiem tas, kas man uztrauc, pat vairāk atkal nekā žurnālistika, ir tas, kad mums tā kā zūd darba tikums. Mēs visi gribam dzīvot daudz relaksētāk, daudz mazāk strādāt un daudz vairāk saņemt, neadekvāti ieguldītajam darbam. Un to es nerunāju tikai tā kā uzņēmēji, kurai vienmēr būtu vēlme samazināt naudu, bet to es redzu. Tas pats, ja tu tagad paņem jauniešus darbā, kaut vai viesmīlībā, ja viņi jau tev pēc 4-5 dienām jau ir noguruši, un viņi pilnīgi vienkārši tev pasaka, mēs esam noguruši, mēs ejam projām, un viņi atgriežas mājās, un vecāki viņus uztur, atbalsta, un neviens neliek viņiem iet un strādāt. Tas man personīgi uztrauc vēl vairāk, jo es nezinu, kas tad būs šie cilvēki, kas uzturēs un veidos to mūsu valsti. Ja mēs pēc nedēļas jebkurā darbā nogursim. Un tas nav tikai viesmīlībā, mēs arī to zinām, arī tā ir te pašā žurnālistikā, ja tev atnāk jaunietis. Ja mēs kādreiz pie pirmām grūtībām tomēr tā kā saņēmāmies, tad tagad pie pirmās grūtības, un tas viss ir pa grūtu. Un kāpēc tas tā ir? Nē, es uzskatu, ka tā ir audzināšana. Tā ir mūsu. Ja tagad maniem bērniem ir, man bērni ir principā neatkarīgās Latvijas vecumā, tad tā ir mana paudze, kura, es par saviem bērniem to galīgi nevaru teikt, bet mēs bijām ļoti stingri vecāki, bet es uzskatu, ka mūsu paudze ir izlutinājusi bērnus, jo visi ir gribējuši, lai bērnam ir tas labākais, un lai bērnam ir vieglāk dzīve nekā mums. Un no vienas puses tas ir ļoti cilvēcīgi, un tas ir saprotami, bet
Bet tas bērns, es uzskatu, ka viņš zaudē ne jau to arī, ka viņš tur nestrādā vai naudu, bet viņš zaudē gandarījumu pa padarīto. Ja tu pie pirmām grūtībām padodies, tu pēc tam, jo tev jau tas gandarījums par to, kas tu esi, nāk no tā, ka tu esi kaut ko pārvarējis. Un tad man arī vienmēr liekas, mēs skatāmies visu ar aizrautību basketbolu vai hokeju, un mums visiem liekas, ak, Dievs, cik tas ir kruti un cik brīnišķīgs ir Kristaps Porziņš, bet vai mēs esam gatavi ieguldīt savā ikdienas darbā tikpat daudz, cik Kristaps Porziņš iegulda savos treniņos? Un vai mēs savā darbā katrs gribam būt Kristaps Porziņš? Bet tu joprojām, tā teikt, kapā, es saprotu. Diezgan, cik es atceros, 5:30 no Santas tā jau vairs nav. Nē. Bet zini kā, teiksim tā arī ir tāda lieta. Nestrādāt ir grūtāk nekā strādāt. Jo ko tad tu darīsi, ja tu nestrādā? Mēs tu pat savos svētkos tur apkalpo cilvēku. Tas jau tā, tas arī for fun, kad mēs tur apkalpojam viesnīcā cilvēks, jo tas arī, vienkārši katrs tu pamaini mazliet to savu lomu dzīvē un tā. Bet tas ir arī tieši tāpat, kā nestrādāt ir grūtāk nekā strādāt manā uzturē. Arī ir, piemēram, daudz grūtāk. Es atceros, kad es kādreiz intervēju Aivaru Lembergu, kā viņš teica, daudz grūtāk, ja tev ir daudz naudas, nekā tev naudas pietiek. Jo tu nekad nezini, kur likt to savu naudu. Un tās ir visas tādas ilūzijas gan par naudu, gan par nestrādāšanu un atpūtu, ka tad tā būs tā laimes dzīve. Nē, es uzskatu, ka tā laime ir tajā, ka tu pats ar savām rokām vai ar savu talantu vai ar savu darbu vari sasniegt gandarījumu. Un tā ir tā patiesā laime. Tā vismaz ir tāda mana formula. Bet gandarījums ir saistīts ar rezultātu. Jābūt rezultātu. Jā. Un kā ir ar to tavu rezultātu vienmēr būt pirmajai? Cik tev tas ir principiāli? Nē, tas kuram tas nepatīk. Nē, patīk, bet cits ir labi turās otrajā un trešajā. Nē, bet tās ir tādas kvalitātes prasības. Es nezinu, tas varbūt ir arī kaut kāds perfekcionisms, un tas arī nav nekas labs. Jā. Piemēram, es nezinu, es aizēju savā viesnīcā, un man tev viss pastāstīs, cik es esmu bijusi dusmīga un nikna, un iespējams pat rupja, ka es redzu, ka man ir vecs ziedu vāzē. Un cits ienāk, un viņš to nemaz neredz, ka ir vecs ziedu vāzē, bet es to vienkārši nevaru izturēt. Un tās ir tādas lietas, un tas tāpat kā, ja tu raksti interviju vai cits, tu ir kaut kāda kvalitātes iekšējā latiņa, ka tu negribi to nolaist. Un tad, ja tu esi kvalitatīvs, tad tu jau agrāk vai vēlāk esi pirmais. Tam es arī piekrītu. Tas gan, protams, nenāk bez, es tik un tā, es jau atkārtošos un kaut kādu darbu apoloģēt, bet tas, protams, nenāk bez darba, jo es tagad vakar biju viesnīcā, man godīgi sakot, tā puķu visa ņemšanās paņēma stundu. Jo tev viņas jāsagriež, tad viņas tev jāsaliek tik garas, cik tu gribi, tad tev visās vāzītēs jāpārliej ūdens, tad tev jāapskatās, kā tev tur kur vāzīte stāv. Jā, tas nav tā vienkārši vāzītē ziedi. Jā, bet tad tev būtu jāskraid arī pa visiem žurnāliem un jānočeko, vai visi virsraksti ir atbilstoši. Un tā ir jau kaut kāds brīdis, kad tu uzticies tiem saviem cilvēkiem. Protams, žurnālistikā, protams, ka es uzticos, protams, ka redaktori, es jau viņus tā nepārbaudu, protams, ka viņi liek virsrakstu, bet tur ir 30 gadi. Tur tu uzticies, loģiski. Tāpēc tu vari atļauties tās puķis kārtot, jo tev ir sistēma aiz muguras, kur ir salikti cilvēki pareizajās viestās. Jā, tā tas ir. Tā tas ir. Tu esi bieži pieminējis to, ka tā bija liela trauma vai zaudējums šī Kraibankas nauda, kas jums
tika izkrāpta. Un tur bija gan tiesāšanās, gan dažādi veidi. Mēģinājāt atgūt, bet nesekmīgi pēc šiem gadiem, kā tu tagad esi transformējis šo pieredzi, lai nav palikusi tā rūgtuma un upuru sajūta? Nē, es tā nezinu. Zinu, kā laiks dziedē visu. Un tā, nē, es par to vairs tā nedomāju. Tas toreiz man bija tāds ideāls uzskats, kad es pat nebiju dusmīga uz Krājbankas īpašnieku, kurš izputināja šo banku, bet es drīzāk biju dusmīga uz Latvijas valsti, kad ir tomēr bija tā finanšu uzraudzības komisija, kurai tas tā kā bija jāskatās un tā. Bet, mēs jau ar kaut kādiem šādiem zaudējumiem saprotam, ka būtībā jau viss tik un tā ir no tevis atkarīgs. Tu nevari cerēt, ka kāds tevi pasargās, aizsargās vai kā. Tev pašam ir jābūt pietiekami spēcīgam, lai tu sevi aizsargātu, vai arī, ja nē, tad tev jāmāk samierināties ar kaut ko, ka tu kaut ko zaudē. Kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, tu minēji, ka mēs ar Ivaru paliksim Latvijā, vai kas? Es vairs to neatceros, kā es esmu tā. Nē, es to tā vairs neatceros, bet zinu, kā par šito, man kaut kā liekas, kad dzīvot šeit, sēdēt smukās telpās, smukās kleitās un runāt par karu, tas ir mazliet nepiedienīgi, jo es domāju, mēs nekad nezinām, kā tas ir, kad tu reāli ar to sastopies. Un tā, jā, man dēls dienē zemesardzē, un es ceru, kad viņš var aizstāvēt Latviju, bet kā mēs rīkosimies katrs, es godīgi sakot, nezinu, ja tāds mirklis pienāks, bet man ir tāda iekšēja sajūta, ka tāds mirklis nepienāks. Es nezinu, daudz jau no tā baidās, bet man kaut kā tā liekas, ka tas nepienāks. Es ceru. Un tava meita šobrīd arī vada Vila Santa. Jā, tā ir. Kā tas ir uzticēt savu lolojumu savai meitai? Tas ir diezgan patīkami, jo meita respektē tevi, zina tās visas kvalitātes, tādas prasības, un ir tāda, man personīgi ir tāda sajūta, ka strādā mana galva un viņas tā kā rokas, un tā vispār ir vesela tēma. Gundeg, tu par to varētu daudz arī runāt, jo es saprotu, ka ir milzīga problēma daudziem cilvēkiem, ka nav šīs pārmantojamības, un kad bērni negrib turpināt vecāku iesāktās lietas, vai arī vecāki nevar uzticēties bērniem, tad man šis ir tāds laimīgs gadījums, bet es to jūtu kā atvieglojumu, jo es to nevarētu izdarīt to, ko viņi var. Un es zinu, ka ir arī tādas situācijas, kad it kā mammas vai vecāki jaucās iekšā, un tad tas bērns nejūtās pietiekami tā kā komfortabli, ka viņam jāpild kaut kādi mammu rīkojumi, bet man liekas, mēs pirmkārt atkal esam abi ar Ivaru, man kaut kā liekas, ka tā nav, un es, godīgi sakot, esmu viņai ļoti pateicīga, ka viņi man atvieglo no tās ikdienas. Atvainojiet, ser. Ser, es gribētu lūgt jūsu meitas roku. Baidos, mans draugs, ka tas nav iespējams. Viņas roka ir aizņemta ar tās sīti visgardākās tējas un ņemot vērā mūsu jaunās augļu tēju kolekcijas daudzveidību. Tik drīz tā arī neatbrīvosies. Augļu tēju kolekcija Ahmatī.
Vienmēr jauna, ikreiz nevainojama. Un tad tāds jautājums, ko var viņa to, ko tev šķiet, ka tu nemaz tik labi nedari? Nē, nu kā, pirmkārt, viņai ir no tēva matemātiskā domāšana. Viņa man ir beigusi finanses maģistrus, līdz ar to, un viņai ir arī tāda, viņa ir, es varbūt esmu daudz lielāka māksliniece iekšē, viņa ir daudz strukturētāka un tā. Kā jaunam cilvēkam vienmēr ir daudz enerģijas. Daudz vairāk enerģijas, un, zin kā, tas arī ir tā ļoti jājūt tas mirklis, kad tu jau, ja mēs runājam, ka sportistam jāiet pensijā, ja mēs runājam, kad operdziedātājiem jāiet pensijā, tad tev arī jāsaprot, kurā mirklī ir tas brīdis, kad tev tā kā jāpakāpjās malā, un man, godīgi sakot, šobrīd ir tāds pilnīgi jauns posms, viesnīcu vada meita, 2. gadu, un Konstantīns Kuzikovs, vīrietis labākajos 45 gados, tagad pārņems mūsu ar Ivaru lolojumu ikdienā. Smagumi ir tā kā nolikt uz pareiziem pleciem. Es domāju, ka ir tā iespēja izbaudīt to, tos savu darba augļus, ka tu vari darīt tikai, tu neguli arī mājās, un tu neguli pie baseiniem Spānijā, bet tu dari tikai to, ko tu patiešām gribi, un to, ko tu negribi, tu jau vari deliģēt citiem. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs posms tīri tādā, profesionālajā dzīvē. Tu vari skaisti vērot, kā tavi augļu koki nes. Tik jau tā baigi vērot un sēdēt to arī nevar, jo tomēr tev ir bišķiņ jau ir jāuztraucās. Nav jau tas nekas tik stabili. Nav jau arī tajā Covid laikā tu saproti, kad, piemēram, kad bija tūlīt arī sākās, tu jau saproti, ka cilvēki var izdzīvot gan bez tās žurnālistikas tādas, ir tīpaši, ja mēs nerakstām ziņu žurnālistiku, gan var izdzīvot bez viesmīlības, kurā tu arī tagad esi tāds spēlētājs. Līdz ar to tad, tev arī jāsaprot, kas notiek tajā brīdī. Tad atkal ir jautājums, cik tu pats vari ar savām rokām sevi uzturēt. Vai tu māki iestādīt kartupeļus? Un novārīt, jā. Santa, lai vadītu tik lielus procesus, ir jābūt arī jāveido respekts pret sevi. Un tagad tu esi nodevusi šīs stafetes. Kas veido šo respektu? Jo tevi respektēja, kā tu ienāc telpā uzreiz. Tu jau to jūti. Cilvēkiem ir bail, viņi uzreiz kaut ko sāk aktīvi darboties. Kā tu domā, bet tur jau katram vadītājam jārada savs respekts. Bet kā tu esi veidojis to savu respektu? Ar piemēru? Es domāju, kāpēc man respektēja. Es domāju, ka tas ir tas, kad tu pats tur esi no tās nulles visu izdarījis. Es domāju, ka tas veido respektu cilvēkos. Kad, es domāju, kad zini kā, kad kādreiz arī sākumā tur kādam likās, bija tās baumas, ka vai tur man nav kāds bagāts vīrietis, kaut kādu naudu iedevis un tā, bet tad, kad tas cilvēks saprot, ka tu pats esi to visu no nulles uztaisījis un ar labiem panākumiem, es domāju, no tā rodas tas respekts. Un, tā man liekas. Jo, ja žurnālistikā, tad tu zini, ko nozīmē no nulles intervēt. Un, viesmīlībā tu arī, ja tu, sāc ar apkalpošanu pie galdiņa, tad tu arī zini, ko tie cilvēki tā kā sagaida. Tā. Jāanalizē tavus produktus radītos, tad tie ir sajūtu produkti. Arī žurnāli. Sajūtu produkti, viesnīca ir sajūtu. Tāds sarunas pie ugunskura.
Jo tā nav žurnālistika, kur tiek analizēti procesi. Man liekas, arī tev pašu tas nesaista, tevi saista šie sajūtu produkti. Tās ir kā dāvanas, ko tu gribi pasniegt cilvēkiem. Es pareizi saku? Es nezinu, vai tie tā tikai... Nē, protams, tās ir sajūtas, un tas ir tā kā cilvēkiem, bet es domāju, ka tas ir kaut kas tāds... Man liekas, ka tā ir tāda kā enerģijas apmaiņa, un tā ir tāda, jo kas tad ir svarīgākais cilvēkiem? Tā tomēr ir tās attiecības, jo attiecības vienam ar otru, un tad, kad žurnāls veido attiecības, jo tad, kad tu intervē, ir ļoti svarīgi, kādas veidojas tavas attiecības, un arī viesnīcā. Ir ļoti svarīgi, kā veidojās tās attiecības ar to cilvēku, kas ienāk. Un ja tev pašam ir svarīgi šīs sarunas, tad tu tā kā nodod arī tiem saviem cilvēkiem, vai tu izvēlies arī tos cilvēkus, kuriem arī ir svarīgi šīs sarunas. Bet sajūta, vai tie ir tikai tādi sajūta produkti, es nezinu. Es domāju, ka tas ir arī kaut kāds atbalsts. Un es domāju, ka es esmu pietiekami patiesa cilvēks, un es domāju, ka tas arī cilvēkiem patīk, un tas arī kaut kā rada tādu vēlmi būt kopā gan žurnālos, gan viesnīcā, jo lai arī mums katram ir savs telefons, mēs bieži vien neesam patiesi. Un es domāju, ka patiesums ļoti atbruņo cilvēkus. Jā. Man arī šķiet, ka tu neesi tādā uzņēmēju tusiņā kā viena, tu vairāk esi ar tautu, tev patīk gan tur piedalīties ievas nometnēs, kluba sacensībās. Jā, bet tāpēc, ka tur cilvēki ir tādi patiesi, kaut gan es arī neuzskatu, ka uzņēmēji ir tur visi kaut kādi snobi. Tas ir... Arī uzņēmēji ir dažādi un cilvēki ir dažādi, bet jā, man tiešām patīk, man patīk patiesums un tajos cilvēkos, kuri tā kā ir apmierināti ar sevi, viņos tas patiesums ir lielāks nekā tie, kuri gribētu būt tie, kas viņi nav. Manējie cilvēki laikam nav tie, kas gribētu būt tie, kas viņi nav, un tad mēģina tā kā kaut kā to pietēlot, un tad viņi nav patiesi. Tā. Jā, bet jā. Vai tavi vecāki saprata tavus izaicinājumus, ar ko tev reāli ikdienā jāsastopās? Nē, man vecāki vienīgie man tā kā ticēja, jo tas laiks, tad, kad sākās, kad mēs sākām Santu taisīt, jā, tad, man jau nebija ne algas, nekā, un mani vecāki arī nebija tādi, kas varētu man tā kā uzturēt, un tad, tas bija tāds lēciens nezināmajā, un viņi man atbalstīja tajā, bet mamma nekad tā skaļi nav teikusi, ka viņa ar mani lepotos vai kā, kaut gan viņa man tagad saka, vai tu to nesaprati. Līdz ar to, bet viņi mani... viņi man atbalstīja tajā, viņi neteica, nāc atpakaļ uz Liepāju un tā. Tas, man liekas, bija tas lielākais atbalsts, ka viņi man atbalstīja tajā trakumā. Bet trakums, tur es atceros, tu esi minējis, ka Laumai aizņēmies naudu no Laumas zīmola. Ja? Tas arī trakums, tev ir vecums 20 pāri, aizņemties naudu, uzņemties tādu risku. Toreiz tu domāji, ar ko tu riskē galu galā? Nē, pirmkārt, tagad jau toreiz tas bija tāds pirmais sākums, bet tagad jau daudz cilvēki ir, kas dzīvo
lielā mērā jau tas neatšķirās no šīs dienas sponsorēšanas. Tajā ziņā Lauma uzņēmās risku man aizdodot to naudu, bet viņi arī neriskēja, jo viņi pajautāja toreizējās atmodas, Viesturu Kozjolu garantija, kad viņš garantē šo naudu. Un tādā ziņā vislielākais risku uzņēmējs bija Viesturs Kozjols, bet ar to jau viņš ir tā kā slavens, ka viņš ir riska cilvēks. Un tā kā es tajā brīdī tās finansiālās lietas tik ļoti nepārzināju, bet to pamatschēmu jau es sapratu. Neviens jau man parādu cietumā nebūtu licis. Tas jau vēl labāk apzīmē, jā. Jā, bet es arī tādās, es arī tādās kategorijās nedomāju. Es sapratu, ka ir vajadzīga nauda. Es sapratu, kā es varētu iet lūgt, un Laumai bija savu noteikumu, ļoti loģiski noteikumi, Viesturs, kā es jau minēju, visvairāk riskēja. Un arī atgriežoties pie pirmsākumiem, liels izrāviens bija žurnāla Ieva iznākšana, kuru ļoti daudzi pēc tam gribēja nokopēt, veidot ko līdzīgu, bet nevienam tas pat tuvu neizdevās. Atkal vēl viens sajūtu produkts, kas ir šobrīd jau tāds leģendārs zīmols. Ieva bija pirmais apzināts biznesa projekts, un mēs iepirkām papīru no Somijas, un mēs bijām redzējuši arī Somijā, kad šie nedēļas žurnāli ļoti populāri, un Ieva bija visapzinātākais biznesa projekts, un tas nebija sajūta. Bet par to kopēšanu, tā ir tāda lieta, vienmēr pirmajam ir zināmas priekšrocības būt, un ja tevi kopē, tad es to vairāk uzskatu kā komplimentu. Un tā droši, tos visus produktus jau veido cilvēki, un tev vienkārši ir izdevies piesaistīt tiem jaunajiem produktiem pietiekami talantīgus cilvēkus. Un pirmajam būt vienmēr ir visizdevīgāk. Vislielākās priekšrocības, jā. Un ja šodienas Santa tagad 20+ Rīgā gribētu dibināt kaut ko savu, drosmīgu, jaunu, kāds tev būtu viņai ieteikums? Godīgi sakot, man būtu ļoti grūti, jo šodien ir pilnīgi citas lietas, un pilnīgi citas. Es saprotu, ka tev obligāti tu nevar strādāt tikai Latvijas tirgumu. Ja tu gribi būt turīgs, tev ir noteikti jādarbojās arī ar eksportu un tā tālāk. Es šobrīd ļoti šaubos, vai es varētu šīs dienas Santai kaut ko ieteikt, jo ir pilnīgi cita vide, un es tajā neesmu tik spēcīga. Es jau, protams, redzu visādus tur, džemperu zīmolus, tur, kas mums viss tas ir, bet es jau redzu, ka tas arī nav pārāk veiksmīgi. Nav tādi lieli veiksmes stāsti, jo tas mūsu tirgus un tas sadrumstalotība ir ļoti liela. Es nezinu, bet droši vien jau, ka jebkurā situācijā visvairāk ir jātic pašam sev. Un to, ko es varu viņai pateikt, kad īstenībā cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Ja tu esi pārliecināts par sevi, bet tā nav tāda uzpūsta pārliecība, bet viņi sajūt tevī, ka tu būsi gatavs strādāt, viņi tev atbalsta. Tāpat kā man atbalstīja toreiz Lauma, tāpat es arī tagad ikdienā nezinu. Man liekas, ka tā lielākā māksla ir tas, ka ir tie arī uzdevumi dažādās tādās
saliedēšanas pasākumos kaut ko dabūt tā kā bez naudas sev, tā kā sarunājot, iemainot un tā tālāk. Un man liekas, ka tā savstarpējā cilvēku atbalsts vienam pret otru ir ļoti, ļoti liels, ja tu patiešām to gribi darīt un ja viņi redz, ka tu to izdarīsi. Ja tevī ir tā pārliecība, ka tu pats būs gatavs ieguldīt darbu, man liekas, ka cilvēki ir ļoti atbalstoši. Tad jābūt deksmei. Jā, deksmei jābūt. Un otrs tiltam pie cilvēkiem. Jā, tā varētu teikt. Paldies tev, Santa, par šo sarunu. Tiešām ļoti motivējoši. Gribās uzreiz iet kaut ko darīt. To es nezinu. Un es tev teikšu paldies no sevis ar grāmatu, kas iznāca pirms gada. Viņas var. Paldies tev. Jā. Un paldies no atbalstītāja Ahmata Tējas zīmola taviem harmoniskajiem rītiem. Vai, tas ir tagad tējas pēcpusdienas būs tā kā tu man uzaicināji, jārīko tējas pēcpusdienas ar sirsnīgiem cilvēkiem. Paldies, Santa. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit, Biznesa Garden Rīga viesmīlīgajās telpās. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Vislabāk! Atā!